Zināju, ka es biju tas mazais priesteru puisis bērnībā. Tas mazais puika, kā viņš saucās, tie vafeļpienesēji. Tie mazie. Jā, man vecmama aizvada, es nezinu, kāpēc. Es aizgāju, kad ir... Iedeva vecmamai pa globus? Dzenītī. Jā. Nē, kad bija šitie... Zidānā. Jā, šitie te lieldienas. Ir īpaši pareizticīgiem ļoti. Un atkal man vecmama, viņai ir vienkārši 10 nacionalitātes, 5 reliģiskās, viņai tur ideoloģijas, viņa piekrīt. Un mēs aizgājām uz to kaut kādu baznīcu, es pat nezinu, kas tā bija, pakaļ svētam ūdeni. Man bija kaut kā 10 gadi, es biju maziņš. Un es nezinu, kāpēc man iepatikās. Es vienkārši skatījos, tur tas vecais, tas priesteris, kaut kādu 80 gadu viņam bija, un kaut kā 4 mazi puikas, un tāda arī 10 gadīgi apkārt. Un es prasīju, kas tie tādi? Viņi tā saka, tie tur. Es nezinu, kā viņi saucās, tie priesteri puiši vai kā. Vafeļzēni. Jā. Es gribu būt šis te, es nezinu, kāpēc. Un tad man aizved vecmam, tur sarunāja, nevar, lai viņš tur altāru zem. Tas būs, visi zina, pēc viņš gudrs ir. Bet mēs katrā ziņā to saucam par vafeļzēni. Jā, tad viņi pateica paprasīt tam ecītim, vai jums vajag vafeļzēns vēl. Es prasīju, cik viņam gadi. Viņš pirmais, ko viņš jautāja, bija, viņš māk runāt. Jā, es biju pa vecu, bet man paņēma uz vienu dievkalpojumu. Man bija jāgaida mēnesis, lai, kamēr būs kaut kas, lai mani pasauli. Un tu tur zvanīja man vecmammai, jūs tur maz tāls gribēja, mums tur izsaukums vajag tur. Un tur bija kāzas laikam kaut kur. Un tur baigi pareizi. Jā, un tad tur bija tas dievkalpojums, un es devu vafels. Es turēju vafels, viņš jau dod, viņš mutē liek tās vafels, ka viņš kristīja. Un tad mēs gājām apkārt baznīcai, tur, kur tā svētīšana notiek. Viņš iet ar to herņu, kurš tur viņam svētais ūdens iekšā, viņš lūdz. Un man bija jāatver tas spilventiņš, es atnācu, tas kreisais, neko nesabu, what the fuck? Lāk, tev būs man aiz muguras jāiet. Labi, man iedod to tur paliknīt, uz kā guļ kaut kas, kas ir saistīts ar baznīcu, kaut kas, kas ir saistīts ar katoļu ticību. Es neko nezināju. Es vienkārši stāvēju, es domāju, ka tas nav mans tomēr. Bet cik es tuvu biju, tad uries. Mēs blošos nebūtu, ja es kļūtu par ticīgo. Padomā, kā man izskalot smadzenes, es būtu vienkārši, Dievs. Par to var vērts padomāt. Es biju tik tuvu. Fuck. Vispār mums raksta čatā, kad mēs tad divdomījos iemācām, bet mēs tā arī tieši domājam, kad tieši mācītājs arī lika mutē to vafeli. Tieši to. Jā. Jūs varat interpretēt mūsu runu, kā jūs gribat. Mācītājs lika mutē vafeli. Tas ir line of the day. Šito labi, ka uzķērbusies. Lika vafeli mutē. Cik es tuvu biju tam. Tieši tā. Lai es liktu vafeli rokā mācītājiem, bet lai viņš man mutē liktu. Bet tu devi mācītājiem vafeli, lai viņš rokā es viņam devu, jā. Un viņš lika mutē jau citiem cilvēkiem, bet tie bija pieauguši. Tā jau var. Tā jau var, tur nekas. Tā jau var. Jā, tas nebija nekas pretlikumīgs.